Šodien tiekamies ar Preļu muižas kompleksa un parka vadītāju Madaru Pastari. Sveika, Madara! Sveiki! Pastāsti, kā sokas ar pils būvdarbiem? Ar pils būvdarbiem šobrīd veicas ļoti labi. Mēs esam nonākuši finiša taisnē, palikuši ir tikai tādi mazi darbiņi vēl, salīdzinoši ar to ceļu, kas ir noiets. Un mēs ļoti ceram, ka šī gada vasaras vidū mēs ēku pili nodosim eksploatācijā. Tas nozīmē, ka varēs teikt, ka pils beidzot ir pabeigta. Saki, kad pils varētu būt atvērta apmeklētājiem? Kā jau es teicu, tātad ēka tiks nodota eksploatācijā šī gada vasarā, kas nozīmē, ka uz lielākajiem šī gada pasākumiem pils varētu būt atvērta apmeklētājiem. Bet vēl mēs turpināsim šī gada pusgada laikā strādāt arī pie pils interjera un tā pils stāsta un pils dvēseles. Un kā pilnīgi atvērts komplekss pils varētu būt nākošā gada sākumā. Saki, un kas būs pilī iekšā? Šis ir ļoti labs jautājums, jo tas, man liekas, tiešām nodarbina mūsu iedzīvotājus jau vairākus gadus. Šī doma, kas tad būs pilī iekšā. Un kā reiz mēs tieši šobrīd esam izstrādājuši Preļu pils darbības stratēģiju nākošajiem 10 gadiem. Un šis dokuments ir atrodams šobrīd Preļu novada mājaslapā. Lūdzam jūs iepazīties ar viņu. Un, ja jums ir kādi ieteikumi, tad droši sazinieties un sūtiet viņus mums, lai mēs zinām, kāds ir jūsu viedoklis par šo dokumentu.